tas jums nerada tādu šaubas pamatu, ka vai tur izdosies saredzēt šo caurspīdīgumu, šo caurskatāmību, tad, kad tas jau būs jādara? Rezultāti, kas mums ir nepieciešams, atkal runāt par Ridzinēkiem un par Rīgas ielu. Jaunas mašīnas, 50 centīm cena, ko viņa arī paspēja uzņemties, ka saistības, ka viņa to turēs nemainot, ka viņi ievēro sarakstu, ka viņi parvādas invalīdus, ka viņi strādās, kad pienākās normāla galvaspilsēta Eiropa, kad tas nozīmē, ja viņam kaut kas nesanāks, viņi paņem savas mašīnas un ies prom un strādās ar tām mašīnām kaut kur Polijā. Tas ir viss. Bija arī mēdījos tā informācija, ka viņiem ir līgumā ierakstīts 5 gadus, ka cenas paliek nemainīgas. Nē, viņi atbilstoši gan likumam, gan līgumam. Viņiem ir tiesības reiz gada griezties un skaņot jaunus tarifus.